Labrīt, labrīt, labrīt! Mēs taisīsim aktivitātes dēli. Aktivitāšu dēlis bērniem ir unikāla rotaļlieta, kas palīdzēs attīstīt jūsu bērna motoriku, iztēli un domāšanu. Lai izgatavotu aktivitāšu dēli mazajiem žipariem, Rēdlihu ģimenei talkā nāca meistars Artūrs, kurš jau bija sagatavojis rotaļu dēļa pamatu, iegravējis attēlus un vairākās vietās ievietojis gaismiņas, kuras bērni pēcāk varēs ieslēgt un izslēgt, izmantojot dažādus slēdžus. Te ir sagatavots dažādas detaļas, ko vajadzētu, kā teikt, šī rīta laikā salikt. Es tik tālu netiksim, pagarā. Esam okupēti jau. Salikt virsū uz šī aktivitāšu dēļ. Nu, aiziet. Jā, ideāli. Tā, tu bišķi piepalīdzēšu. Nospied. Bet es gribētu viens spīdēs. Kopā spiedīsim? Nospiežam kopā. Stop. Labi, jā? Nu, jā. Un te var laikam iespied. Vai tad nevis lidmašīna, bet? Helikopters. Jā. Man būs ļoti labi. Nu, ideāli. Man liekas, ka bērniem kontakti ir mīļākā lieta dzīvē, jo Posties uz bračku. Jā, šī varbūt vēl ne, bet kontakts jau ir pirmais, kad viņš iet un to pirkstu un vēl neiet, pierāpo. Vēl ir izdomāt kontaktu. Jā, tie. Jā, un tieši kontakti ļoti daudz ir pretinieki par to, ka nevajag uz šī tādas rotaļlietas, nosauksim to tā, kontaktu likt virsū, bet no paša pieredzes es zinu, ka bērniem mājās pazuda interese bāzt visu kaut ko mājas rozetēs. Aktivitāšu dēļa detaļas var būt dažādas sarežģītības pakāpes, tāpēc attīstošā rotaļlieta būs piemērota jau no brīža, kad mazais sāk rāpot, sēdēt un izrādīt interesi par apkārtējiem priekšmetiem un līdz pat skolas vecumam. Saprāta robežās, kā teikt, katram pašam jāizvērtē, ar ko viņš grib ļaut bērnam spēlēties un ar ko negrib ļaut spēlēties. Tā ir vienīgais, par ko rodās kādreiz diskusija, tās ir rozetes. Bet es iedā godīgi par to rozeti, es iedā godīgi sākumā, nu jā. Bet tad, kad tu izpildi un izklāsti to, ka tiešām viņš rausta, lai viņš grib rozeti pienest šup, lai viņš rausta, viņam apniks. Nu, kaut kādā mērā. Un tad varbūt tās pārējās rozetes izdzīvos tajā mājā. Man tika lampiņas, un tas man vajag patīk. Es varētu spaīt viņus visu dienu. To mēs jau pēc tam reku atslēdziņai tagad būtu. Jā, nu aiziet tā nākamais. Tā ir ļoti labiņa lietiņa, bet to, lai piestiprinātu, viņu vajadzētu no sākuma pielīmēt, lai viņi var pēc tam pieskrūvēt. Jo, viss kārtībā, salīmēs, ko vien vajag. Ka viņi būs jau uzsilus, vajadzētu būt diezgan karsti. Tikai es viņu ļoti uzmanīgi, jā, tur viss ir karsts, jā? Karsts. Mamma jau māk. Kaut kas zemē jau. Tieši tā, es jau vairāk ķircinu. To jā, tam ar vēl kārta pienāks. Varam pieskrīvēt, varam rītentiņu pielikt, pieņemsim klāt, te viņš ļoti labi izskatās iedošanas no skrūvēt. Kurš būs skrūvētājs? Izskatās, ka Katrīna. Es no skrūvētāja ātri tiku pārtransformēt uz aukli. Es visu kaut ko citu varam izdarīt. Nu, redz, tāpatās. Cik ilgi man sieva izturēs? Labi, šitas ir normāls dzindzinājums. Citās bērnu rotaļlietās ir tādas skaņas, kas vispār nevar saprast. Tu uzliks un es pielīmēšu pie dēļa. Sarunāts? Arī galus, jā? Viegli, jā, galiņā tikai pišķi. Tā viegli tikai, lai spiež. Viegli spied, jā? Te kā dzirdēji. Bet spied. Vēl bišķi citi. Šitā ir bišķi stingrāk kā mūsu mājas. Nu, viegli, kā jūs saprotat, nav. Te viss notiek Cīņa! cīņa par izdzīvošanu. Kurš kuru? Un kā tu kā vecāks arī nevar padoties pilnībā, citādi apēdīs tev dzīvi. Kad visas detaļas pieskrūvētas un nostiprinātas, otru pusi dēlim aizsedz ar finiera plāksni, lai bērni nevarētu piekļūt pie baterijām un vadiem. Šitas ir baigi krāšņš. Krāšņš un tāds piesātināts arī. Man patīk un man liekas, ka mēs ar Lēlīti būsim laimīgi. Man patīk viss. Tas reāli ir izdarāms. Un es domāju, ka bērni no tā, kā mēs redzam, es domāju, ka daudz ko iemācās pirmkārt.
Otrkārt, vecākiem ir varbūt bišķi vairāk brīvā laika Rīta kafijai. Un tie pirkstiņi, tā motoriski, tie skiliņi, visi jau strādā, attīstās tas bērniņš. Un tas jau laikam tas ir pats galvenais, ko mēs vecāki gribam. Mācās skaitīt, pulkstenis. Nu, un kas tu uztaisīt? To kaut vai ar flomīti ievelc, un to visu ir, kas saka, tev nav aprobežota tā domāšana, es domāju, ka to visu var izdarīt un baigi smuki. Šitas vienkārši krāšana. Man liekas, arī kas bija, mēs esam Katrīna vēra katru šo te ar savām rokām, tā ar tiem pirkstiem visu. Tas arī forši. Cita vērtība. Jā, cita vērtība. Viņi arī to, tā kā saudzēs un mīļos daudz vairāk nekā, ja to būtu kāds cits uztaisījis. Uz to mēs cerēsim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.